Labi, tik tālu par statisko elektrību. Tagad ķersimies klāt īstai elektrībai. Vai tu zināji, ka īstā elektrība ir saistīta ar īstām olām? Ar olām? Jā. Droši vien mūsdienās ar elektrību viss ir saistīts. Ar tām olām ir tā, ka vecmāmiņa viņi dod olas no savām vistām, viss notiek. Bet, lai visu Latviju pabarot ar olām, vajag ļoti daudz elektrības. Ļoti labi. Tad brauksim skatīties, kā izmanto elektrības, lai Latvija tiktu pie olām. Šīs ēkas ir vistu kūtis, un tajās katru dienu tiek izdēti nepilni 2 miljoni olu. Tas ir apmēram tikpat daudz, cik cilvēku dzīvo visā Latvijā. Šajās kūtīs dzīvo apmēram 2,5 miljoni vistu. Vienas dēj olas, citas vēl tikai aug un gatavojas kļūt par dējēju vistām, bet vēl citas jau dodas pensijā. No kūtīm uz ēku, ko sauc par šķirotavu, olas ceļo šādā iekārtā. Tas ir tāpēc, ka pie vistām cilvēki nedrīkst iet, lai vistas nesaslimtu. Tāpēc kūtīs drīkst uzturēties tikai atsevišķi darbinieki. Kad olas nonāk šķirošanas ēkā, sākumā 2 darbinieki ar rokām atlasa tās olas, kuras ir bojātas. Pēc tam olas slīd cauri šai mašīnai. Tas ir kā liels dators, kuru pat varētu saukt par rūpnīcas smadzenēm. Šis dators katru olu nofotografē, pārbauda un pieņem lēmumu, ko ar olu tālāk darīt. Dators pārbauda, vai ola ir derīga ēšanai un vai tai nav sīkas plaisiņas, kuras cilvēks ar neapbruņotu aci nemaz nespēja saskatīt. Tās sauc par mikroplaisām. Olas arī pārbauda ar tādiem kā maziem āmuriņiem, lai noskaidrotu čaumalas izturību. Ja viss kārtībā, tad olu apstrādā ar ultravioletajiem stariem. Šie stari nogalina sliktās baterijas, kas atrodas uz čaumalām. Tālāk katru olu nosver un tai uzspiež īpašu kodu, pēc kura pircējs var noteikt, kur un kādos apstākļos vistas to ir izdējušas. Šis dators olas arī pārbauda ar rentgenu. Tā ir ierīce, kas redz cauri lietām. Visbeidzot, dators pieņem lēmumu, kur olai jādodas tālāk. Precīzāk, uz kuru iepakojumu. Tad roboti tās saliek mazajās kastītēs un tās pēc tam ieliek lielajās kastēs. Kastes pa šo lenti ceļo cauri rūpnīcai līdz vietai, kur tās krauj uz paletēm. Šajā vietā strādā gan cilvēki, gan roboti. Viņi ir kā kolēģi. Roboti palīdz cilvēkiem, bet cilvēki robotiem. Šo sauc par gatavās produkcijas noliktavu. Šeit atved kastēs sakrāmētās olas un satina ar tādu kā tīklu, lai trauslās olas varētu droši pārvadāt. Tad olas novieto šajā vietā un gaida, kad tām ieradīsies pakaļ šoferi no Latvijas un citām pasaules valstīm. Galu galā olas iekrauj smagajās automašīnās, lai jau pavisam drīz tās nonāktu veikalos un mūsu vēderos.